es sapratu to, cik postošas sekas var radīt ilgstoša, nekontrolēta zāļu lietošana. Kā tas izpaudās viņai? Ilgstoša narkotisku pretsāpju līdzekļu, gabapentīna un citu medikamentu lietošana. Tur bija milzīgās devās. Kā tas izpaudās? Tas izpaudās ar neraksturīgām, briesmīgām pēcoperācijas sāpju sajūtām. Ja, ar tām sāpēm nevarēja tikt galā. Sāpēm nebija nekāda izskaidrojuma. Viņai bija pilnīgi normāls pēcoperācijas datortomogrāfijas un magnētiskās rezonanses izmeklējums. Bet vairākas dienas mēs nevarējām tikt galā ar viņas sāpēm. Apskaidrība nāca, meklējot atbildes, kāpēc ir tā, kā ir. Apskaidrība nāca, konsultējoties ar maniem ļoti labiem kolēģiem, neirologiem un anesteziologiem, kuriem arī ir liela pieredze no cita skatu punkta ar šāda veida pacientiem un izstāstot šo stāstu un visas tās kombinācijas, kas tika lietotas ilgstoši pirms operācijas. Tādā vienā vārdā to sauc par abstinenci. Viņai bija tāds klasisks abstinences sindroms.